Labdien, mīļie draugi! Es šodien tiešām esmu ļoti iedvesmota, jo, kad es ieraudzīju šīs sievietes profilu Instagram, es biju pilna sajūsma no personības mēroga. Man bija tāda sajūta, ka man trāpījies ļoti laba grāmata, piedzīvojumu pilna. Tur bija gan sāpes, gan mīlestība, gan bērni, gan sievietes, gan kalni, gan Afrika. Un šodien pie manis studijā ir cilvēks, kurš ir gatavs dalīties arī ar jums. Tādēļ šodien atklāti ar Annu Lidā! Paldies, tik mīļi vārdi. Bet ja tev vajadzētu stādīties priekšā pašai, kā tu sevi stādītu, kas tu esi, kas no visa tā būtu centrā? Nu, es domāju, ka tomēr tas, ka es esmu māte, tas ir pirmais un visgalvenais. Un, labdarības darbs un hobiji, kalni, ceļojumi, kultūras cilvēki, Nu tad varbūt arī sāksim ar cilvēkiem, kultūriem un tā uzreiz pārvietosimies uz Afriku, jo tavs blogs tiešām ir pilns ar stāstiem par šo skaisto zemi. Kā tev tur vispār aiznesa? Tas arī nebija tā, ka es sapņoju par to, vai redzu sevi tā, ka es tur būšu Afrikā, kaut kur tuksnesī dzīvošu un būvēšu skolu. Nē, bet es biju ļoti atverta tai idejai, un tas pēkšņi notika. Es redzēju, ka arī viens puisis nodarbojas jau ar labdarību, un es uzrakstīju viņam un gribu pajautāt, vai es varu ar viņu aizbraukt un vispār paskatīt, kas tas ir. Un es aizbraucu ar viņu, un tie jautājumi, kuri es uzdodu sev, vai es varu, tur es atbildēju sev uz tiem jautājumiem, ka es varu. Jo tur bija daudz piedzīvojumu, un Kenija uzreiz parāda man visas savas puses, un parāda, kas ir cilvēki ar citu kultūru, ar citiem dzīves skatieniem, vērtībām, un vai es varu starp tā visa kaut ko izdarīt un arī kaut ko paņemt atpakaļ, jo tas ir svarīgi. Gribēju prasīt, tad, kad es skatījos tavu profilu, es redzēju, ka tu esi kāpusi vairākas virsotnes. Un tad man radās jautājums, kas mudināja vispār doties pirmajai ekspedīcijai? Tas bija skrējiens no sevis, ceļš pie sevis? Es domāju, ka gan tā, gan tā. Es domāju, ka, kad es tikai atbraucu tur, tas bija skrējiens pēc sevim un pēc tam atpakaļ. Jo, principā, man nebija pirms tam nekādas tur lielas intereses par tiem cilvēkiem, kuri kāp augšā, vispār nesaprotu priekš kam, to darīt. Un es joprojām nevaru saprast, kura brīdi vispār manā galvā, kad apkārt nebija neviena cilvēka, kurš ar to nodarbotos, vispār parādās tā ideja. Es joprojām nevaru atrast, kad es cenšos patiešām saprast, priekš kam vispār. Un tad es tikai varu filozofiski atbildēt uz šo jautājumu, ka mēs joprojām nezinām, kurš vai kas mums tur tas domas, tas vēlēšanas, liek galvā. Un, no kurienes tas no domas kurienes, nāk? Tad klikšķi ir. Cenšos to atbildi sev atrast. Tā kā man ir tā atbilde, un tā vēlēšana parādījās. Un, kad mēs zinām, kad mums vēlēšanas parādās, tad apkārt mums uzreiz, mūs atrādas iespējas. Un tā iespēja arī mani atrada. Es sēdējot vasarnīcā kopā ar māti, ieraudzīju tur vienu kaut kādu storiju gidam, vienam no gidiem, Latvijas gidiem, kurš taisa tos ekspedīcijas. Un es tā spontāni uzrakstīju viņu, es arī gribu. Viņš saka, davai 3 nedēļas pēc brauksim Nepāla. Kur tas Nepāls? Tas arī bija jautājums, tā apmēram. Bez sagatavošanas. Vispār. Bez fiziskas sagatavošanas. Principā, bez zināšanas. Bet tu atgriezusies savādāk? Tas vispār mainīja visu. Es vienmēr saku, ka tas punkts, no kurienes sākas
patiešām tāda taisnīga dzīve pat ar sevi, tas sakas Nepāla. Jo pēc tā, kad es atgriežos, es vēl, labāk pateikt, es nekad neatgriežos. Pēc tā ceļojuma es nekad neatgriežos uz to dzīvi, kuru man bija pirms tam. Tas gan arī bija sapīgi, ka tu maini savu dzīvi gan tev, gan cilvēkiem apkārt, diemžēl, jā. Jo viņi kādi bija, tavi draugi, jā, tavi radinieki, tavi tuvie cilvēki, viņi tādi arī ir. Viņam nevajag mainīties, tāpēc, ka tu tev sev izdomāji, ka visa tava dzīve pirms tam nebija tieši par tevi. Tas bija par tevi, bet tagad tev jau ir pavisam cits skats uz sevi, pirmkārt, uz vērtībām un uz vēlēšanu. Jo, zini, visi sapņo tur aizbraukt uz Parīzi, uz Romu, uz Bali labākajā gadījumā, ja? Bet par Afriku tomēr ir tādi stereotipi, ka tur nav ūdens, nav vērtību, vispār nekā nav. Un tad tu ierodies tur, kaut kādas tādas pirmas 3 atziņas, kam jābūt gatavam, kad tu brauc uz Afriku. Saprast, ka Afrikā jau sen nedzīvo tik slikti, kā mēs domājam. Ja ir pilsētas, piemēram, Nairobi, Kenijā galvenā pilsēta, tas ir ļoti dārga pilsēta. Tur ir vajag jābūt ļoti daudz naudas kabatā, lai vispār izdzīvot pat mums. Jo man nepatīk tur būt vairāk nekā pa vienu dienu, jo patiešām tu tur terē ļoti daudz. Un tur ir ļoti dārgas mašīnas, ļoti dārgie dzīvokļi un pavisam citi cilvēki. Un tas arī ir tā problēma, ka tie cilvēki, viņi vispār neņem to atbildību par citiem cilvēkiem. Viņi pat kādreiz nezina un negrib zināt. Viņi aizver ausis un vispār neskatās uz to pusi 16 stundas no Nairobi uz citu pusi, un, kur nav nekā. Nav elektrības, nav ūdens, bet ir 5G internets. Ja? Kā tā? Tādas prioritātes. Ja? Tad biznesa, protams, aug. Un cilvēki tie, kuri jau attīstās un viņiem ir izglītība, viņi saprot, ka vajag ātri visu ņemt. Viņi izpērk zemes no cilvēkiem, kuri vispār nesaprot, kas nozīmē, ka zeme jābūt deklarētai vai kaut kādas tādas lietas. Un, protams, uz to skatīt ir ļoti sapīgi. Jo kādreiz arī pie mums atnāca zināšanas, kādus tur 2 paudzes pirms mums, un ne ļoti tur atšķiras kaut kāds, tikai apstākļi atšķiras, bet zināšanas principā bija gandrīz viena līmenī. Un tas arī notiek tur, kā tagad zināšanas iet arī pie tiem cilvēkiem. Un es ceru, ka tas zināšanas nevis mainīs tur kaut ko un viņi pazaudēs savu kultūru, skaisto kultūru, bet vai viņi aizlidos kaut kur, un nē, man ļoti gribētos ticēt, ka to savu dzīvi, tajā savā tuksnesī ar tiem zināšanām, kur mēs dalāmies ar viņu, tas pat nav mūsu zināšanas, tas ir civilizācijas zināšanas. Viņi padarīja savu dzīvi labāku, bez agresijas, ar saprašanu, ka attiecības starp vīrieti un sievieti, starp vecākiem un bērniem var būt savādākas, jo mēs tagad, tikai tagad, to sākam saprast. Mēs vēl, man liekas, joprojām nesaprotam, kā ar tām zināšanām dzīvot, jo viņas ir pārāk daudz. Un mazliet mums tur maksimums tāds ieslēdzas, un jau uz mūsu bērniem tagad skatīt, ir jautājums, kur pazaudēja tagad to vērtību, un man principā ir prieks, ka mans bērns pavada ļoti daudz laiku tālu no progresas, evolūcijas un gadžetiem. Zini, man vispār ir interesants stāsts. Man ir vairākas draudzenes, 2 no tām ir iekārojušas vairākas virsotnes, bet viena galīgi to nepieņem un nesaprot. Jo, piemēram, mums bija tāda diskusija, varbūt dzirdēja, pirms dažiem mēnešiem visa pasaulē man šķiet sekoja līdzi
vienai sievietei, Natālijai, man šķiet, viņu sauc, kurā ap 7,000 salauza kāju, un viņa mēģināja no turienes glābt. Rezultātā viens glābējs gāja bojā. Tā ekspedīcija tā arī rezultējas ar neko. Un tad šeit ir visu laiku tā konflikta situācija starp viena cilvēka vēlmi nokļūt kalnos un apkārtējo to tuvinieku, radinieku, draugu, kuru tu pieminēja, sāpes, pārdzīvojumi, uztraukumi. Kā šo sabalansēt? Man negribas spēlēt ar savu dzīvi. Jā. Es negribu, jo es ļoti novērtēju tā, ka esmu šeit ar saviem rokiem, ar saviem negiem, ar visu, kas man ir kājām. Un es sev uz šo vēlēšanas kādreiz, kad es domāju, viss iešu, tur uz 7,000 uz Everestu kaut kad. Un es tomēr sev atbildēju, ka nē, es neiešu. Es negribu tur, riskēt. Kur var glābt? Jā, līdz 7,000, ja? Un es negribu, to risku. Man ir pat grūti saprast, bet es varu saprast, kāpēc cilvēki iet tik tālu un tik augsti. Un tas ir par ego. Es gribu parādīt visai pasaulē sev, ka es to varu, ka es labāk par citiem. Tas vairāk par tiem visiem momentiem. Būt redzamam, būt pamanītam. Protams. Tas nav priekš sevis? Tas nav priekš sevis. Bet tas arī ir priekš sevis. Bet tas nav kāpšana un tas process, bet tas rezultāts un tā izrādīšanas, vai ne? Tas ir par sevi, tiešām par sevi tas ir process. Jā, kad tu izbaudi, kad tu tur 8 stundas gāji un tu noguri un tu tur tajā bāzē sēž un tev ir tik liels prieks par to, ka tur vispār ir silti un apēst to zupu, kuru tu jau 10 dienas ēdusi, bet viņa joprojām ir tik garšīga, jo vairs nav nekā. Tas ir par sevi. Bet kad tu jau tev ir vai dzīve, vai 8,000, tur ir jautājums. Man vienmēr ir jautājums par tam cilvēkiem, kuri to dara, un tik daudz naudas un tik daudz savas veselības atstāt tur, vai tas ir tā vērts. Jā. Tu minēji, ka tur ir internets un ka viņam ir pieejamas zināšanas, bet zināšanas ir dažādas valodas. Pieņemsim, šobrīd tāda zinātniska valoda un starptautiska valoda galvenokārt laikam ir angļu valoda. Zināšanas ir, bet vai viņas var vispār saprast, par ko tur ir runā, jo pieeja internetam ir, pieeja informācija līdz ar to ir, bet vai viņi var to informāciju uztvert? Šeit vajag saprast, ka es strādāju tūkstnesī. Internets ir, telefons nav, elektrības nav. Šeit ir tā ironija, ka internets ir tikai priekš cilvēkiem, kuri var sev nopirkt telefonu un sēdēt internetā. Viņam pat elektrība tur arī ir. Ir tur tālāk, protams, no mums, bet ir labas mājas un ar 3 metru tādiem žogiem, lai neviens vispār neskatītu, kas tur notiek. Un mēs visu sapratam. Bet tiem cilvēkiem, ar kuru es strādāju, viņam vispār nav pat saprašanas, kas ir tur iekšā internetā. Un kas ir vispār internets. Un mēs netik sen izdarījām tur ūdeni, un tas arī maina dzīvi pirms un pēc. Tas uzreiz noņem ļoti daudz slimības un kaut kādas problēmas, kuras mēs risinājam uz vietas vienmēr. Un viņi ļoti tālu ir no tā. Un man ir sajūta, ka es tādā laika mašīna pārvācos pagatnē, lai paskatītu, no kurienes mēs sakam un ko mēs ar sevi izdarījām par šo evolūciju. Bet paklau, tu minēji, ka tu tur atver skolas.
tā kā esmu no izglītības sfēras, man, protams, ļoti interesanti. Pieņemsim, mums tas viss ir ļoti regulēts. Tad ir izglītības un zinātnes ministri, ir dažādi standarti, tev jāsaņem licence, lai tu vispār varētu darboties un strādāt atbilstoši likumiem. Tad arī tas zināšanas ir noteiktas, kas tev obligāti ir jānodot attiecīgajos līmeņos. Vai tur ir kaut kas tam līdzīgs? Vai tu vienkārši izdomāji atveršu skolu un ver vaļā, vai tev tomēr jāsaņem kaut kāda dokumentācija, lai tu to varētu darīt? Man jāsaņem. Jā. Bet vajag Viņam saprast... ir ministrija? Jā. Protams, kad vēl atbrauc balts cilvēks, tad gaidi 2-3 mēnešus un atbrauks, paskatīt, ko tu dari, ko var no tevi paņemt. Un, diemžēl, tu redzi, kad es braucu caur Tuksnesi, cik daudz pamestos skolas un slimnīcas ir, kad no augšiem cilvēkiem atnāca un viņi grib tā kā atņemt to visu. Lūdzu. Tāpēc, tā kā es strādāju ar cilvēkiem, kuriem ir pieredze, mēs pavisam savādāk to visu taisām, ar zemēm, ar visiem tiem reģistrācijām, kā neviens neko nevar atņemt. Ja? Un, jo arī vajag saprast, ka tur ir cilvēki, kuri pavisam vietēji nav ieinteresēti, lai cilvēki attīstas. Jo tas ir vieglāk. Ja? Un, protams. Saku par skolu. Man pašai nav nekādas izglītības sakarā ar pedagoģiķu, tur nezinu, metodistiem un kaut kas cits, tikai manas prasmes un vēlēšana strādāt ar bērniem. Tas ir kaut kāds, man, kā vienmēr saka, talants, kā vispār tur mūsu skolotāji vietēji, viņi domā, ka es tur pabeidzu kaut kādu super-pupuru universitāti un kaut kāds ļoti labs speciālists, un kad es padalījos, ka man vispār nav nekad dzīvē, es nebiju skolotāji, viņi joprojām netic man un saka, ne, ko. Es atbraucu pati 1,5 gada atpakaļ un sēdēju uz smilšiem zem jumta, un tas arī bija viss. Es un 20 bērni, pēc tam 50 bērni, pēc tam 60, pēc tam 100. Pēc tam paņemam pirmo vietējo skolotāju, un es ar savu dēlu, mēs sēdējam vakaros, izgriezam tur kaut kādu materiālu, lai ne no kā vispār izdarīt kaut ko. Un tajā laikā mēs jau sākam būvēt pirmas 2 klases, un es februārī sāku. Un jau mājā pie manis atbrauca mūsu pirmie no Latvijas brīvprātīgie varoņi, un viņi arī nebija skolotāji. Tas vispār, ja tagad atcerieties, kā mēs taisījām to stundus, un cik daudz materiālus mēs vakaros lasījām, kā pareizi to izdarīt. Un jau vēl pēc kādiem mēnešiem jāatbrauc profesionāli, un tagad jau, protams, skola ir reģistrēta, mums ir 2 korpusi, mums ir atbilst visam prasībām, ar visu reģistrēto programmu, un tagad 1,5 gada pēc, tas jau tāda ļoti nopietnā, stipra ar angļu programmu reģistrēta skola. Bet par to metodiku tiešām īsi. Tad nav tā, ka jums no augšas ir nodots kāda informācija jums jāsniedz? Ir nodota. Mums ir... Tad tu neizgudro pati. Tu izgudro kā, bet tev ir zināms materiāls, par ko tev vajadzētu runāt. Mums ir skelets, Kenijas programma, kuram mums atbilst, jo pie mums atbrauc un pārbauda visu, kā mēs to daram. Un mēs daram vēl tā kā uz to skeletu vēl, muskuļus, visus tur ādu un to būvējam, jo tie bērni, viņi nekad nebija skolā. Un mums vajag mācīties, kā mācīties. Un tāpēc mums ļoti daudz ir par kreatīvu, par sportu, par ķermeni, par sociāliem kaut kādiem tēmām, ļoti daudz radošu darbu. Un kad mani sekotāji skatās no mūsu valstī, man raksta, es gribu savu bērnu tavā skolā, tad mums tādas skolas nav, mēs tādus tēmus nerunājam ar bērniem tur. Un vēl kas ir labi, atbrauc cilvēki no dažādiem valstīm ar dažādiem pieredzēm, un viņi sēž, un viņi no tā kopējā pieredze taisa kaut ko jaunu, un
tas arī viņam ir ļoti tāds foršs projekts, kur viņi var atverti kaut ko padarīt, jā, nevis tu tur pēc sistēmas skolas sēž, un tu vari šeit parādīt sevi, jā. Radošāk. Un mēs ļoti ātri ejam. Bet kā reaģē to bērnu vecāki? Vai viņi ir ieinteresēti, lai bērni iet uz skolu un mācītos? Protams, jā, jo tas ir drošība. Jā, viņi var paēst. Viss sakas ar to, ka bērni atnāca paēst. Jo tā fundamentālie drošības jautājumi, medicīna un ūdens un ēdināšana, mēs aizveram to. Jā. Un bērni pirms tam, viņi ēda vienreiz tur 2-3 dienas. Un pēc brīvdienām viņam pavisam nebija spēka. Jā, mēs redzam, ka viņam nav spēka, jo viņam nebija nekas. Un par šo gandrīz 2 gadus mums visi ir dzīvi. Un, protams, viņa novērtē, jo tādas statistikas nebija pirms tam. Un viņi pierada tagad jau ēst katru dienu, 2 reizes dienā ar dzert tīru ūdeni, un viņi pavisam atšķiras, ja mēs redzētu bildes pirms, un tagad tas pavisam citi cilvēki, un skola viņam dod to drošību, ka es zinu, ka rīt arī būs, jo pirmo laiku viņi baidies. Viņi vienmēr cīnījās par to ēdienu, bet viņi vienmēr būs. Ja? Viņam vajadzēja pierast pie tā, ka viņa būs arī rīt. Un tad tā nervu sistēma, viņa tagad viņam dod to spēju mācīties, jo tā bāze, tas pirmais solis, viņš jau ir aizvērts. Viss mēs varam tagad lēkt uz nākoša līmenī un attīstīties un mācīties un kaut ko radoši darīt un talantus parādīt, jo talantus ir ļoti daudz un viņi pavisam neatšķiras no mūsiem bērniem, pavisam. Ļoti, ļoti talantīgi un neskatoties to, ka viņas pirms paudzes nevienu reizi cilvēki nesēdēja skolā, tas viņas ir iekšā, tas zināšanas ir, mēs tikai atveram, ja? Un laiks atnāca atvērt to. Un kā arī skola parāda viņam, ka kāds var tevi aizstāvēt, ka kāds vispār zina tavu vārdu, ka tu vari pārunāt ar pieaugušu cilvēku un paskatīt acis. Tev ir tagad tavs balss, ir tavu vārds. Un redzēt, kā tas mainās, kā viņi atveras, kā puķītis, jo tās atveras, un tur tik liela pasaule iekšā, tas ir tā vēstu redzēt un būt tur. Vai daudz spēka aiziet, lai viņus motivētu mācīties, vai viņi tomēr ir paši ieinteresēti? Tas ir, kāpēc es nekad, es domāju, varbūt, protams, izdarīšu kādreiz, negribu izdarīt skolu mūsu pusē, jo šeit tās vērtības pavisam nav, un es redzu mūsu skolotājus, cik grūti, ja ieinteresēt mūsu bērnus, jo viņam ir, viss ir, un tur laime strādāt, jo viņi tik novērtē un priekš viņiem nav nekā trakāks, kā es atnākšu un pateikšu rīt, tu neiesi uz skolu, ja tavu izvadība bija slikta. Viss asaras, visu, ko izdarīšu tikai skolā atpakaļ, jo, protams, izklaides centrs? Izklaidējas mīlestības centrs, tur tevi apskauj, tur tev uzdod jautājumus, tur ir interese par tevi, jo tur ir tā, ka bērni ir ar bērniem, pieauguši ar pieaugušiem, un tā mums arī izveidojas bērndārs, jo pieauguši bērni un pieauguši tas ir no 6 gadiem, viņi jau ar saviem maziem brāliem un brālim un māsam, un kad viņi sāk pie manim nākt, mums izveidējas mazā grupa, un es, protams, biju šoka, jo tas ir mana atbildība par tik maziem bērniem, un es pajautāju, vēl domāju, ka viņi var aizvest pie mātes, bet tad es ieraudzīju, ka atpakaļ neviens nenāk. Tā arī izveidojas mums bērndārs, un tagad mums ir tāds nopietns bērndārs. Par vecākiem es neatbildēju, ko viņi par to vispār domā. Ja mātes, viņi, protams, priecīgi, jo vairāk uz viņiem ir tā atbildība par bērniem.
Mums bija tāda viena kritiska situācija, kad es pateicu, man vajadzēja pateikt, tāda neliela manipulācija, ka es aizvēršu skolu. Jo mums bija tāda diezgan sarežģīta situācija, un tas priekš viņam bija vispār, ka pasaulē tagad apstāsies, jo viņi jau pierada pie tā ritma, un mātes var aiziet un pamazam kaut kur atrast darbu. Tad viņi pa to laiku kaut ko dara. Bet par tētim, par vīriešiem es vispār neko nevaru pateikt, jo par šo visu laiku es gandrīz nekad viņas neredzu. Kur viņi ir? Viņi nenāk, jo viņam ir tāds patriarchāts un sieviete kā es, un ar tādiem prasmēm, zināšanām, spēku, mašīnu, un visu, ko es daru, es domāju, ka viņam grūti pieņemt šo situāciju. Jā. Es īsti tā arī nesapratu. Tā ir dienas grāmatā, es redzēju tavu profilu, tas tāds papuči. Jā. Tu esi tā kā autore? Jā. Un kas tas tāds? Vienā no ceļojumiem man ieradās tāda ideja, kad es redzu, cik daudz cilvēkus raksta savas domas, tieši ceļojumi, jo tur tā kā visi apkārtējie apstākļi ir tieši priekš tam, lai paņemtu to pilspālu papīru un rakstīt, kas ar tevi notiek, ko tu redzējusi, kur tu gribi tikt rīt, un kādreiz arī mēs gribam parunāt par to. Mēs gribam, lai mums uzdot jautājumu, bet mēs negribam uz to atbildēt. Kādam cilvēkam, mēs gribam to atbildēt sevi. Apdomāt. Un tā ideja izdarīt tādu grāmatu līdzceļotājs, tas ir kā draugs, kurš kopā ar tevim dodas ceļojumā un uzdot tos jautājumus tev, un iedvesmo arī uz kaut kādiem maziem notikumiem, kuri var parādīt tavu ceļojumu savādāk, kaut kādus īpašus momentus, kurus varbūt tu bez tā nepamanītu. Pat nezinātu, ka tu vari to izdarīt, ka tu vari apstāties un paskatīt debesī un tur padomāt par ko. Kaut kāds pavisam maziņš tāds notikums, kurš ļoti maina visu pārējo tavu dienu, un visu to ceļojumu un ietekmes uz to. Un tur arī ir uzdevumi, kur, piemēram, tur saglabā savu čeku, vai biļeti, vai paņem tur telefonu kādam svešiniekam, vai uzraksti man, piemēram. Un es ļoti gaidu tas vēstules no ceļojumiem. Un tur arī ir mani stāsti par maniem ceļojumiem, par manu filosofiju, ko es domāju par laimi, par laiku, par Dievu, kas notika ar manīm, un kā es satiku kaut kādus ļoti īpašus cilvēkus un kā viņi mainīja mani. Un tā kā es cenšos iedvesmot cilvēkus savu ceļojumu patiešām padarīt īpašu, kas mainīs mazliet dzīvi uz labāku pusi. Un tur ir 28 dienas, kur ir katru dienu dažādi jautājumi, citi par tavu sajūtu. To var ņemt ne tikai līdzi ceļojumā, to var ņemt līdzi dzīves ceļojumā, vai ne? Jā, tā var. Bet to var kaut kur nopirkt? Jā. Dabūt? Jā. Kur? Es gribu. To var dabūt no manīm. Uzrakstot man Instagramā un vispār otra galvenā ideja ir tā, ka pirkot šo dienas grāmatu, visa tā summa viņa aizies labdarībā. Mana fonda, viņš maksā 33 eiro, un tā visa naudiņa ies uz maniem projektiem, kuru es taisu ar savu fondu Life for Unity. Zini, ko es gribu pateikt? Mēs bieži vien braucam pie viņiem, tādiem varētu būt no augšas skatoties, ja tagad mēs te jums iemācīsim, bet esam pārliecināti, ka arī mums ir ko iemācīties no viņiem. Mēs padaram savu dzīvi ļoti sarežģītu.
Jā. Ļoti sarežģītu. Mēs pati no sevi gaidām kaut kādus rezultātus. Jā. Mums vajag ar tiem rezultātiem padalīties. Mēs nekad dzīvē pirms tam nestāstījām par savu dzīvi tik daudz, cik mēs tagad to darām. Ja tev nav bildes no Parīzes, tas nozīmē, ka tu nebija tur, ja, Parīze. Un tas, protams, ļoti, man liekas, slikti ietekmē uz mums. Un mēs esam mums ir atkarība no tā. Un tas ritms, tas karjera, viņa nedod mums to laiku vispār apzināti paskatīties uz visu, ko mēs darām, uz savām vēlēšanām, uz savām sapnīm, uz savu ķermeni. Un mēs katru dienu, man liekas, kaut kā ar visiem kosmetoloģiem, tik vienādas palikam, ja, kā, reāli, ka kloni mēs tagad visi esam. Un tur viss ir parasti. Un viņam laime ir tuvāk nekā mums. Jo, piemēram, viņiem ir tik maziņa krūziņa, ja, kad dabūt to laimi. Šodien ir lietus. Viss krūze ir pilna. Nezinu, mani bērni atnāca no skolas un pirmo reizi dzīvi un man parādīja savu zīmējumu. Krūze ir par pilnu. Jā, tur, nezinu, mēs parunājam ar vīru, viņš nesit mani, krūze ir pilna. Un tik daudz. Mūsu krūze vairs nav krūze. Tas ir tāda spainis, jā, jo mums vienmēr nepietiek. Nepietiek. Aizbraukt kaut kur, labu gribu hoteli, labu gribu transferi, gribu labāk nekā viņai, lai man būtu bildes. Mums ir grūti dabūt to laimi, jo mēs patiešām izdarījām savu dzīvi ļoti sarežģītu un pateicoties viņam, mana laime tagad gandrīz tik maziņā krūziņā, kā viņam ir. Man ir diezgan vieglāk dabūt to sajūtu, ka man ir prieks vispār redzēt tur savus radiniekus, savu māsi, jā, un savu dēlu, un tas, ka mēs varam parunāt un paskatīt kopu filmu, man ir laime tik liela. Pirms tam tā nebija. Viņi ir laimīgāki par mums, jā? Protams. Bet es redzēju tavā Instagram profilā arī stāstus par sievietēm, un ka tu palīdz. Un tas, ko es gribēju jautāt, vai ir kāda sieviete, kas ir palikusi atmiņā, tas stāsts, ar kuru tu gribētu dalīties? Ir stāsts par Josefinu vienu sievieti, es uzbūvēju viņa māju. Jā. Un man visi draugi... Bet tam vajadzēja atļauju. Nē, māju nevajadzēja. Nevajadzēja? Nē. Tu vari uzbūvēt, kur gribi un Principā, dzīvot? Tur, tādu viņiem, vieglāk, man nē. Jā. Man uzreiz būs jautājums. Viņiem var. Un man draugi vienmēr smējas, ka tev pašai nav nekā, bet tu uzbūvēji kādus 3 mājus citiem sievietēm. Kāpēc tas ir atmiņā un tas nebūs pirmā un pēdējais stāsts? Jo, kad es ieraudzīju viņus acis, es tur ieraudzīju sevi kādu laiku atpakaļ, kad man bija sajūta, ka nav nevienas procentas iespējas, ka mana dzīve kaut kā labosies uz labāku pusi, jo bija tik melni laiki, un es pazaudēju visu savu ticību sevi, Dieva, vispār dzīvē, kā viss var mainīties uz baltu krasu. Un kāds atnāca pie manis un palīdzēja man. Un es ieraudzīju tādus pašus acis, kā kādreiz bija man. Un, protams, es nevaru aiziet, un tas tik ātri, tik viss sadavēs to visu izdarīt un uzbūvēt to māju, ka tu redzi, ka tev kaut kas tur kāds no augšas palīdz, jo tikai dari. Tev materiālus, cilvēkus, atbalstu, tev tikai jādara viss. Tas arī notiek, visa mana darbība, viņa notiek tā. Man ir diezgan viegli viss notiek. Ja jau tu pieminēji fondu. Jā. Man arī ir fonds, Ekonomikas un kultūras augstskolas fonds, kur galvenā misija ir savienot tos cilvēkus, kuri ir gatavi atbalstīt studentus ar cilvēkiem, kuriem
šāds finansiālais atbalsts ir nepieciešams, lai izstudētu. Un mums tur ir dažādi, ir izcilības granti, kur tiem labākiem ir otrādi, kur mēs neskatāmies uz sekmēm, skatāmies uz tiem dzīves apstākļiem un motivāciju. Un tad, kad es skatījos uz tavu fondu, man uzreiz rādas interese. Kāpēc tu to dari? Jo es zinu, cik tas ir grūti. Es domāju, ka tas ir ļoti tāds dziļš jautājums, jo mums visiem ir kaut kāds motīvs un pieredze, kāpēc šodien mēs esam tur, kur mēs esam. Kāpēc mēs esam ar to raksturu. Jā, un es domāju, ka godīgi sakot, tā mana dzīves pieredze, mana bērnība, viņa izdarīja no manim to cilvēku, priekš kuram tas ir grūti. Un tas ir ļoti kādreiz grūti. Tas ir ļoti grūti, bet kādam tas ir tik grūti, ka viņš vispār to nevar izdarīt. Bet kādam tas ir tik grūti, ka viņš var. Un viņš var no tā arī paņemt ļoti daudz atpakaļ sev, kas arī notiek manā dzīvē. Un es neatceros sevi, ka es būtu kādreiz vienaldzīga pret cita cilvēku vai dzīvnieku vai dabas sāpēm. es zinu, ka tev ir fonds. Man arī ir fonds. Ekonomikas un kultūras augstskola, kur es cenšos savienot cilvēkus, kuri atbalstīt gatavi studentus un attiecīgi savieno ar tiem studentiem, kuriem šāds atbalsts ir vajadzīgs. Un man ir vairāki stāsti, pieņemsim, viens varētu būt tāds visdziļāk palika atmiņam, ka vienreiz vienā bērnu nama audzinātāja atveda vienu meiteni, kuru es, kad ieraudzīju, vispār domāju, kas par narkomāni, ārprāts, kā viņa izskaties. Acis visu laiku grīda, nerunā, melnie zilumi un tā, ar lūgumu piešķirt viņai grantu. Es ļoti tā skeptiski uz to skatījos, un tad audzinātāja saka stāstīt to stāstu, un izrādījās, ka īstenībā meitene ļoti labi mācījās līdz 11. klasē, viņa atnesa visus tur dokumentus, visu rādīja, kādas sekmes viņa ir bijušas un tā, bet 12. klases sākumā autokatastrofa gāja bojā abi vecāki, un attiecīgi to 12. klasi viņa knapi pabeidza, un tur bija pat trīnieki, un mēs pat zvanījām uz ministru, jo mēs vispār varam pieņemt ar šādām sekmēm. Un mēs piešķiram to grantu, un tad es pēc tam sekoju līdzi jau kā lektore strādājot ar viņu. Un tad, kad es to meiteni ieraudzīju izlaidumā, es biju gatava raudāt, jo viņa bija ļoti skaista ar augsti pacelto galvu. Un es sapratu, ka tas grants tiešām vismaz vienam cilvēkam palīdzēja reāli mainīt dzīvi, jo ar šādam sekmēm staties budžeta viņa nevarētu, kaut kur maksāt viņa iespēju nav. Un īstenībā tas grants tiešām bija tāda palīdzības roka, un mēs redzējām to pozitīvo rezultātu. Visvairāk man fascinē visa šajā stāsta tā audzinātāja, kura nebija vienaldzīga un paņēma aiz rociņu un atveda un cīnījās, lai tas grants tai meitenei tiktu piešķirts. Un tad, kad tu uz to visu skaties, tu saproti, ka tām ir jēga. Bet īstenībā aiz tā stāv milzīgs darbs, ļoti, ļoti daudz runāt, sarunāties, meklēt, skaidrot. Kāpēc tu to dari? Jo pirmkārt tas ir tā vērts vienmēr. Un tā saprašana, ka tu vari nevis ietekmēt, es tomēr ticu, ka ietekmējam ne mēs, kaut kas cits ietekmē, mēs tikai darām to, kas jūtam, un tas mainīs vienu dzīvi. Viņa aizies, un viņa atceries to, un viņa mainīs vēl 3 dzīves, un te vēl 3 dzīves. Un tas ir par mūsu civilizāciju. Mēs aizmirsam spēku empātijai, spēku, kad mēs esam labsirdīgi, kad mēs pamanām viens otru. Kas ir, cik vērtīgi ir tā sajūta, ka mēs esam kopā. Mēs esam kopā, citus nav. Nav citus cilvēkus pasaulē, tikai mēs. Un mums vienmēr ir 2 ceļi. Vai mēs mīlam, vai ne. Un es izlēmu mīlēt cilvēkus ar visiem mūsu karakteristikiem, un raksturu, un ar visu tādu, kādas mēs esam. Un tas ir, kur es jūtu dzīvi. Vot kā, nezinu, upē, tēk. Vot tā es jūtu dzīvi
caur cilvēkiem, jo es redzu divas puses. Neredzu tikai cilvēkus, kuriem vajag. Es redzu ļoti daudz cilvēkus, kuri dod. Un kā mainās viņas dzīve, jo viņi par sevi uzzināja, ka viņi var. Un kādreiz mazs vārds vai mazs kompliments var mainīt patiešām veselu dzīvi, jo tu nezini, kāda stāvoklī tagad tas ir cilvēks. Kur viņš tagad ir? Tu skaties uz tā meitene, ja, un tu domāji, kur tur, ja, vispār nav nekādas vērtības. Bet aiz viņas vesela vesture, un tā ir ļoti sapīga. Un kad no manas dzīves pieredzes, kad tu zini, kas ir sāpe, tu jūt to sāpe no citiem cilvēkiem. Un tad, protams, vai tu aizies, vai tu būsi kopā ar to cilvēku, ka kādreiz kāds bija ar tevi. Pieņemsim, kāds gribētu palīdzēt, bet ne ar naudu. Kā var palīdzēt? Ar vārdiem, jo man arī kādreiz beidzas spēki vai motivācija, un kad es atveru vēstules un sāku lasīt, protams, man tas ļoti iedvesmo un dod man to spēku, un cilvēki pat nezin, cik tas ir svarīgi uzrakstīt brīvprātīgiem. Jā, jo mana Instagrama vai... Rakstam komentāros, lūdzu atbalstu vārdus Lībai. Jā, jo mēs lasam to, un es redzu, man tur uzraksta par Dārju, jā, viņa matemātikas skolotāja, man raksta, vispār viņa, tur redzēja jūsu video vai storijos, ka viņa tur ir, tik burvīga. Es sūtu viņai. Un viņa kādus minūtes sēž un smaida, un mēs par to runājam, tas ir svarīgi. Arī var kā brīvprātīgs cilvēks aizbraukt un pastrādāt, ja mums būs jauna sezona maijā un vasarā. Pēc mēneša mēs atvērsim, tu vari atrast mana Instagram, to informācija drīz arī būs. Un Latvijā man arī bija projekti, kuri es jau pabeidzu, būs projekti, kur var arī kaut ko izdarīt, un mēs arī atbalstam krīzes centrus, kur bez manis es vispār biju Afrikā. Es pastāstīju, ka vajag atbalstīt, nav ēdienu, nav nekad kaut kādas drēbes, un cilvēki pati to izdarīja. Ja? Es tikai parādu, kur, un cilvēki to izdarīja. Jā. Man gribētos uzdot pāris tādus ātrus jautājumus, kur gandrīz varētu atbildēt jā vai nē, bet tā nesanāks. Bet tiešām īsi, dažos vārdos. Ja tu varētu izvēlēties jebkuru vietu pasaulē, kur tu dzīvotu? Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Lai tā ir atbilde. Jo es pati pagaidām nevaru sev to atbildi patiešām atrast. Kur tev visvairāk gribētos aizbraukt, kur tu vēl neesi bijusi? Ķīnā. Un kur tev gribētos atgriezties, jo dikti patika? Nepālā. Kas ir tas, ko tu šobrīd sev nevari atļauties, bet ļoti gribētu? Smēķēt. Kas ir tas, ko tu nepaspēji piedot cilvēkam, pat ja ļoti gribētu piedot, bet nevari? Vardarbību. Kādā atpūta tev ir ideāla? Vientulība. Vai ir kāda dziesma, kuru tu šodien klausies? Dreamer. Vai tu varētu ieteikt kādu filmu paskatīties? Baltais putns. Vakar skatījos ar savu dēlu. To vajag paskatīt visiem, jo tas ir stāsts par to, kad mēs gribam mainīt kaut ko uz labumu ļoti tumšajos laikos, kuri bija mūsu pasaulē. Vai tava dzīve ir bijusi grāmata, kura kaut ko mainīja tava dzīve? Jā, Sarunas ar Dievu ir tāda grāmata. Jā, ļoti forša. Tagad varbūt man tur būtu daudz jautājumus šobrīd, bet kādas 3 gadus atpakaļ, kad es sāku viņu klausīt YouTube, viņa man ļoti palīdzēja. Tas bija mans draugs, kur man liekas, ka man ir tāda saruna ar kaut kādu ļoti gudru cilvēku, jo es klausījos un uzdodu tos pašus jautājumus sev. Un nebija cilvēka blakus, kurš varēja tos jautājumus man paprasīt un uzjautāt, jo man vajadzēja atrast to atbildi. Vai tava dzīve ir bijusi kaut kāda dāvana, kuru tu atceries joprojām? Man bija ļoti tuvs cilvēks. Viņš tagad nav dzīvs, bet viņš man katru reizi, kad biju vulkānā savā, viņš man uzdevināja tādas, kad uz drēbes mēs tādu
Jā. Jā, ar vulkānu nosaukumu. Jā. Jā, un tas, protams, bija ļoti patīkami. Jā. Es gribētu tev pateikt milzīgu paldies, ka tu atnāci un biji ļoti atklāta. Un es arī sagatavoju tev mazo dāvaniņu, un tagad nokritīs mans lāčuks. Es gribu ziedot tavam fondam simboliskus 5 eiro. Wow. Bet viņi nav tādi parasti. Tas ir mūsu Latvijas banka pagājušā gada ir izlaidusi monetu kapostes formā. Kaposte simbolizē bērnus, kaposte simbolizē naudu, un es nolēmu, ka tas ir 2 savienots, un tas ir stāsts par tevi. Jo ilgāk glabāsi plaukte, jo vērtīgāki tie 5 eiro ir, jo šobrīd viņi jau ir stipri dārgāki, kad saproti. Bet nepieciešamības gadījumā, kad ļoti, ļoti vajadzēs, var arī pārdot, pārvēršot naudā un izmantojot tam nolūkam, kādam tev tas ir vajadzīgs. Paldies, liels paldies. Nu, mēs šodien ar tevi runājam par dienas grāmatu līdzceļotājs. Es gribu tevi uzdāvināt, es zinu, ka tu daudz ceļo. Jā. Un tu sajūtīsi, ka esmu ar tevim, jo tur manos tekstos var mani atrast. Un es arī paņēmu savu, kuru es jau izveidoju pēc mana viena no ceļojumiem, un kā tas izskatās. Jo dažreiz mēs pavisam neatceramies, cik forši bija satikt kādu cilvēku, tas no Balī. Es satiku vienā kafejnīcā vienu vīrieti, un viņš man uzrakstīja to kartīti. Un tas ir tik vērtīgi tie momenti, un mēs tik ātri viņus aizmirsam. Un tagad tas ir viss mana grāmata, un es ceru, ka varbūt pēc kādiem 30 gadiem es parlasīšu, un mani bērni parlasīs to, un atradīs kaut kādas atbildes arī par mani vai par viņiem. Un jā, tagad tev būs arī grāmata par sevi. Paldies tev, es noteikti ņemšu līdzi, un pēc tam tev atrakstīšu, Es kā man gāja. Es gaidīšu, Tavus jā. komentārus, kur tu ļoti gaidi. Jā. Labi. Paldies tev! Atā!